Ne apsūdzētais, ne viņa advokāti nav ieradušies uz spriedumu paziņošanu. No lietas dalībniekiem vien prokurori, kas ir jau cita, gaida tiesas lēmumu. Vladimiru Vaškeviču atzīt par vainīgu Krimināla likuma 323. panta 2. daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma izdarīšanā un sodīt ar brīvības atņemšanu uz 5 gadiem un 8 mēnešiem. Cietumsodā tiesa lēma ieskaitīt dažus mēnešus, ko bijušais muitas krimināla pārvaldes vadītājs Vladimirs Vaškevičs pavadīja aizturēšanā 2011. gadā un 1 mēnesi, ko viņš pavadīja aiz restēm 2014. gadā. Vēl tiesnesi lēma konfiscēt naudu, kopumā vairāk nekā 23 000 eiro un 270 ASV dolārus. Apgabaltiesas piemērotais sods ir nedaudz mazāks. Pirmās instances tiesa Vaškevičam piesprieda 6 gadus cietumā, arī prokurori tiesai lūdza samazināt apsūdzētiem sodu. Šajā gadījumā valsts apsūdzība lūdza samazināt par 1 mēnesi šo termiņu, ņemot vērā, ka pilna sprieduma pieejamība nebija tik saulēcīgi nodrošināta, kas tomēr arī prokuratūras ieskatā aizskar aizstāvības intereses. Vaškevičs apsūdzēts par 50 000 eiro kukuļa došanu valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktoram Tālim Kravalim, lai viņš nodrošinātu labvēlīgu lēmumu pieņemšanu pret kādu uzņēmumu ierosinātā pārbaudas lietā, kā arī lai netiktu veiktas pārbaudas pret citām konkrētām personām un uzņēmumiem. Gan apsūdzētais, gan iesaistītais sen vairs nestrādā dienestā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas Vaškeviču aizturēja pirms 15 gadiem un vēlāk atbrīvoja pret vairāk nekā 85 000 eiro drošības naudu. Pēc tam viņš aizbrauca uz Austriju. Vaškeviču tiesā in absenti, jeb viņam klāt nesot, jo Austrija atteicās bijušo amatpersonu izdotu Latvijai, aizbildinoties ar viņa it kā slikto veselību un pieņēmumu, ka Latvijā viņa dzīvībai draud briesmas. Kā Panorāma noskaidroja tiesā, Vaškevičs deklarētā adresē Vīnē nedzīvo, bet atrodas Krievijā, kur pirms 4 gadiem viņam piešķirts bēgļa status. Tiesa atzina, ka izsmelti visi saprātīgie tiesiskie risinājumi, lai panāktu Vaškeviču piedalīšanos procesā. Turklāt Krievijas drošības iestādes nesniedz ziņas par viņa precīzu atrašanās vietu. Visticamāk, ņemot vērā, ka viņam ir aizstāvi, kas šeit arī viņu pārstāv un tiesu debatēs uzstājas un gatavo dokumentus, protams, ka viņam iespējams viss ir zināms par šiem tiesas procesiem un norises skaitu. Vaškeviča advokāte Jeļena Kvietkovska saka, ka gadiem nav runājusi ar savu klientu un nezinot, kur viņš atrodas. Jūs strādājat pro bono? Jā, es turpinu aizstāvību, es nedrīkstu atteikties no aizstāvības. Tad jūs klients jums nemaksā? Pat ja man nav kontakta ar klientu, man jāturpina viņa aizstāvība. Advokāte uzskata, ka krimināla lieta ir neviennozīmīga, turklāt Vaškevičs savu vainu neatzīstot, tāpēc sola apgabaltiesas spriedumu pārsūdzēt. Linda Spundiņa, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.